Šajā video es parādīšu, kā mēs uztaisījām, var teikt, pļavā dārzu priekš tomātiem. Un tas būs arī permakultūras stilā. Tam būs virsū siena mulča un zāles mulča. Bet tā kā tas ir ārā, tad mums vajadzēja uztaisīt tādu nelielu rāmi, tā kā improvizētu siltumnīcas rāmi. Viņš nav tāds super tāds kā stabils, bet nu labi turās, labi ir ok. Un pa virsu mēs uzklāsim viņam agroplēvi, jo tagad vēl sola augstas naktis un varētu būt diezgan bīstami viņus atstāt šādā veidā ārā. Tāpēc, ko mēs izdarījām, te bija tā kā zāle iepriekš, vienkārši, nu, tāpat kā šeit ir celiņš ar zāli. Mēs nogājām ar frēzi šoreiz, jo vienkārši var izdarīt savādāk, bet šoreiz izdarījām ar frēzi, ja? Bet parādīsim arī, kā var izdarīt bez frēzēšanas. Nogājām ar frēzi, nogrāvām nost visu velēnu un saknes, cik nu varējām. Un tad sastādījām tomātus un salikām šo rāmīti. Un tālākais, ko mēs darīsim, tad liekam agroplēvi un rītdien mulčēsim, jo šodien vairs nepaspēsim. Jo būtu labi samulčēt jau tagad, bet ir ļoti vēls jau nepaspēsim to izdarīt. Bet šādi tas izskatās. Te bija, man liekas, ap 20 stādiņi. Daži arī bija tādi ļoti bēdīgi, vēl pirms stādīšanas tādi kā novītuši bija, bet tagad jau sāk atdzīvoties. Šis vēl tāds uz jautājuma zīmes, bet ja piesiesim viņu rītdien, tad būs ok. Šis var tāds savītis vēl, bet sabērsim vēl tur zemīti ap stumbru viņa, ap kātu, un tad viņam izaugs jaunas saknītes. Nu tā kā liekam virsū agroplēvi. Domāju, ka pieskalosim viņu augšā. Tas gals, es redzu, sanāca bišķi šķības, bet te nav nekāda arhitektūras stunda, protams. Tad tā apmēram, lai ir. Es domāju, ka būs ok. Un liekam agroplēvi. Lūk, un esam uzlikuši agroplēvi virsū. Sanāca no 2 daļām viņu uztaisīt. Mums bija 1,50 m platumā un 10 metri garumā. Nu, es domāju, ka tas būs labs aizseks. Vismaz, ja būs tādi augstumi, kas ir uz robežas, tad tas palīdzēs tomātiem izdzīvot droši vien. Tā tas izskatās. Malas mēs varēsim atsekt. Stiprinājām tikai augšā. Nu, ja būs baigie vēji, skatīsimies, tad mēs arī varam salikt akmeņus tur apakšā koku vietā. Bet tagad tuvākās dienas vējas nesola. Tā ka šāds projektiņš, manuprāt, izskatās ļoti labi. Un tad gaidīsim, kādi būs rezultāti pēc šīs nakts un pēc nākamajām vēsajām naktīm. Tā, lūk, šādi izskatās, kad viss ir samulčēts. Tomāti izskatās diezgan labi. Ir pagājuši jau vairākas dienas kopš tā iepriekšējā video. Un ir iestādīti jauni tomāti. 2 gabali. Viens ir šeit. Un otrs, neatceros, kur vairs. Nu, lūk. Būs jāatrod kaut kā viņš un jāapzīmē. Kā es tā aizmirsu. Nu, nekas sameklēšu, kurš tas bija. No iepriekšējā video apskatīšos. Bet, jā, ideja tāda, ka viss samulčēts. Un vēl pa vidu sastādījām ģimenes sīpolus šeit. 2 šķirņu. Viena šķirnelīte šejienei un otra šķirnelīte šejienei. Tā ka tomāti ar sīpoliem aug kopā ļoti labi, jo sīpoli izdala kaut kādus aromātus, kas atbaida tomātu tās baltās blusiņas, vai kā viņas saucās. Tā ka viņi ir dabiskais, tā teikt, insekticīds, vai kā to sauc, ķīmiskā viela, ko izmanto, lai atbaidītu dažādus insektus. Tikai šī ir dabiska viela. Jā, un to pēdējo šķirni, ko mēs dabījām tomātu, tā saucās ciemiņš no Gruzijas. Tā ir šķirne, ko zinu, ka mamma ar tēti meklēja. Tad, nu, skatīsimies, kā viņi izaugs un ievāksim sēklas. Te es iestādīju 2 tomātus kopā, jo es negribēju viņus dalīt. Bet šo tomātu viņi arī bija 2 iestādīti podiņā. Es izdarīju tā, ka es viņu iemērcu ūdenī un atšķetrinājās tās saknes vaļā pašas.
un nepazaudējām saknes vispār. Es nezinu, kā viņi augs, ja pēc tam, jo pēc tam tām saknēm tur vajag saķert zemi ļoti labu. Bet, nu, es domāju tā, ka vai nu es plēšu uz pusēm viņu, un katrs tomāts zaudē 50% sakņu, vai nu es izdaru tā, ka es iemērcu ūdenī un nezaudējam saknes, nu, varbūt 1% kāds pazūd sakņu. Bet toties ir viss saglabāts un stādām iekšā tādu, kāds ir. Un, lūk, šāds izskatās variants. Uz nakti vēl es sedzu to plēvi pāri viņam, jo naktis vēl ir diezgan augstas šeit. Jā, un tad jau skatīsimies pa sezonas vidu. Kā izskatīsies, vai būs jāravē. Tā ka piesekojiet šim kanālam, un jūs redzēsiet, vai siena mulča darbojas vai nedarbojas.